Labdien visiem, mani sauc Velta. Šodien mans video būs vairāk tāds zeķu video, bet pašā sākumā parādīšu vienu gatavo darbu. Tātad marta mēnesī sāku adīt sev jaku. Šo jaku es jau esmu rādījis vairākos savos video. Principā no paša sākuma, kā es sāku adīt, varēja jau sakot līdzi. Tātad man iedvesmoja manis pašas adītā jaka pirms 5 gadiem, vēlējos nodīt kaut ko līdzīgi, un arī nodīju. Šodien vien pateikšu, jaku es adīju pirmo reizi no spoļu dzijas. Vispār pirmo reizi adīju no spoļu dzijas. Jā, pagaidām es pie zeķiem tikai esmu pievienojis kādu spoļu dziju, tad tādu lielāku darbu adīju pirmo reizi. Ar dziju esmu ļoti apmierināta. Šeit dzijas sastāvā ir gan kokvilna, vilna, gan akrils. Pasūtīju vienā no Lietuvas internetu veikaliem. Tātad jaka izskatās šādi. Jakai priekšā ir rāvēslēdzējs, kurš ir atverams, attaisāms no abām pusēm. Tieši tāpat kā manā jakā pirms 5 gadiem. Tieši tāpatās es arī adīju. Tagad ar jaku, ar savu darbu esmu pilnībā apmierināta, patīk, kā izskatās, kad ir uzvilkts, bet šodien savā video vēl to nevarēšu parādīt, jo vēlos nofotografēt, teiksim, tādā koptēlā, kopā ar svārkiem, ar kuriem es valkāšu šo te jaku. Un visticamāk, kaut kad pēc nedēļas vai pēc 2 būs jau atsevišķis video, kurā tad es vairāk pastāstīšu, kā es adīju, cik valdziņas tur uzņēmu un kāds arī jakas svars ir. Jaka tā tad ir radīta izmēram XXL. Šis nav oversize, tāda vairāk pieguļoša jaka. Tieši tāda, kā es arī vēlējos. Tas par man adīto jaku šodien arī viss, un tālāk būs stāsts par zeķiem. Tā, un tālāk jau, kā es teicu, būs stāsts par manām adītajām zeķiem. Aprīļa mēnesī esmu noadījusi 6 zeķu pārus. Viens zeķu pāris ir vīri izmērs 43, 44, un pārējās zeķītes jau ir dāmu kājām. Šīs rozīgās ir 38, un pārējā 4 zeķu pāri ir izmēram 39, 40. Kā jau jūs redzat, šīs ir īszeķes. Šādas te zeķis šādi te modeli var valkāt tikai un vienīgi sporta apavos. Var valkāt arī tāpatās bez apaviem, protams, jā, bet var valkāt sporta apavos. Zeķe nav bieza. Dēls jau ir, kā saka, notestējis zeķis, kā apavos ir jūtās ērti, viss kārtībā. Esmu dzirdējis komentārus par šādu zeķu modeli. Kas tad tā par zeķi, ne tur zābakā var valkāt nekā, bet, kā jau teicu, šāds te modelis ir domāts tieši sporta apaviem. Tātad aprīlī tikai šādu modeli arī esmu adījis. Kāpēc tā? Izklausīsies varbūt nedaudz jocīgi, bet mani uz šādu īszeķu adīšanu iedvesmoja Rīgā aprīļa mēnesī ziedošais Japāņu ķirsis koks sakuras, kuras ziedēja Uzvaras laukumā, Uzvaras parkā. Un šeit no šajos 5 zeķu pāros es izadīju tās krāsas, kuras es saskatīju tieši šajos ziedošajos kokos. Visvairāk man tieši gribējās adīt šīs te īszeķes rozā krāsā. Tātad tika nodīts viens pārīts rozā, tad šeit ar rozā strīpām. Un šī zeķi jau ir tāda lilīga nedaudz. Protams, ziedos saskatīju arī balto krāsu, bet ne tādu tīri baltu, bet nedaudz ar tādu melanžētu pieskārienu. Un arī šis te zaļais tonīts arī šur tur un pavīdēja. Tā var būt, kad daba mūs iedvesmo, man šoreiz tās bija sakuras. Skatītāji, kuri man video skatās jau
kādu laiciņu, ir redzējuši, ka šīs zeķes jau es esmu par šīm zeķēm jau kaut ko arī stāstījusi, bet nu šoreiz vēlreiz pastāstīšu un parādīšu no kādām dzijām tad adīja konkrēti šīs te zeķes. Tātad, kā jau var redzēt, zeķēs ir tāds nedaudz, zeķis ir tāds ar tādu kā nedaudz buklē efektu, jo zeķis adu no divām dažādām dzijām, savienojot klasisko zeķu dziju un šādu te spoļu dziju. Tātad šī dzija ir kokvilna un poliamīce, metrāža 100 gramos 1500 metri un savienojumā ar klasisko zeķu dziju 420-100 gramos. Tātad man izadījās šādas te zeķes ar šādu nelielu buklē efektu. Teikšu atklāt, kamerā īsti varbūt to tā nevar redzēt, ja, bet patiesi tā, skatoties uz zeķi, ļoti skaisti izskatās adījums, ir tāds maigs, un šis te buklē efekts tādu, tāda viegla zeķe izskatās, interesanti. Es pat nezinu, kā noraksturot šo. Katrā ziņā man šī te dzija kokvilnas šis te buklē ļoti, ļoti patīk. Tātad, kā jau teicu, tievs tāds smalks pavadiens var pievienot jebkurai citai dzijai klāt, ja mēs vēlamies šo te tādu efektu buklē. Un izskatīsies arī skaisti adīts džemperis vai tā pazūdās suns. Izskatīsies skaisti arī džempers vai jaka adīta, savienojot kopā divas šādas te dzijas. Man šī te spoļu dzija tā tad ir tādā viegli rozā krāsā, un tad savienojot ar citas krāsas dziju, ja, tad tāds melanžēts tā kā adījums veidojās. Tātad šī te spoļu dzija, atklāt sakot, es neatceros, cik daudz man bija pasūtīts, varēja būt kāds puskilograms šai spolē. Katrā ziņā ir nodīt vairāk zeķu pāru, man šķiet, ka tā dzija, cik daudz bija, tik daudz bija, tā kā šeit vēl pietiks diezgan daudz zeķiem man ko adīta. Tātad pirmais zeķu pārs, kur es nodīju, bija šīs te zeķes, es par aprīļa mēnesi, kad stāstīju, ja? Tātad aprīlī pirmās zeķes nodīju no šīs te dzijas Jarnard Forza savienojumā ar šo te buklē dziju. Šis tātad ir izmērs 43-44, adīju ar adatām numur 3, un uz katras adatas pavisam kopā man bija uzmesti 64 valdziņi. Jā, pirms tam iepriekš jau marta mēnesī es jau arī adīju īszeķes no šīm te abām dzijām. Tās bija tādas kā izmēģinājuma zeķes, jo tad adīju, mērīju, skatījos, cik valdziņu katram izmēram jāuzmeta, kā labāk veidot aizmugurējā daļā šo te paaugstinājumu. Tās bija tāds pirmās marta mēnesī, pirmās tāds izmēģinājums zeķes, un tagad jau droši ādu pat pēc saviem aprēķiniem. Tātad šīs pirmās zeķes bija vīriešu 43-44 izmērs, tātad dziju savienoju, tātad šo te kokvilnas dziju ar Jarnard Forza, un šai dzijas numurs, krāsas numurs ir 4605, klasiskais tātad zeķu dzijas sastāvs, 75 vilna, 25 poliamīts un 100 gramos 420 metri. Tātad šādas te zeķītes sanāca. Tālāk adot šīs te zaļganās krāsas zeķe arī ir tā pati tātad kokvilna. Kā jau es teicu, iepriekš laikam neteicu, šeit ir kokvilna un poliamīts sastāvā, jā? 80% kokvilna un 20% poliamīce. Un šīs te zaļganās zeķes tātad arī Jarnard Forza. Un šeit krāsu numurs ir 46-31. Tātad savienojumā ar šo te gaišo krāsu tāds adījums izveidojās. Jā, vēl gribu pateikt, ka zeķis viss ir nodīts, bet nav vēl izmazgāts, tāpēc valdziņi varbūt ir tādi nelīdzeni. Tad, kad izmazgāsies, tad zeķi, protams, mazliet akurātāk izskatīsies. Pagaidām neesmu vēl mazgājusi. Tā, nākošais pārītis, šīs te lilīgās, tā mums arī ir Forza.
šāda te dzija. Un šeit forzai krāsas numurs ir 4637. Un savienojumā ar šo te gaišās krāsas kokvilnas dzija veidojās šāds adījums. Nu, izskatās skaisti, protams, ja šī te dzija ir kokvilna ir tādā gaišā krāsā, ja, un tad ar citas krāsas dzijas savienojumā tāds melanžēts buklē efekts veidojās. Tātad tā ir tā dzija. Tad vēl forza man ir šādas te krāsas zeķes. Šeit forzai bija krāsas numurs 4601. Tāda it kā baltā krāsā, ja, bet kad savieno šo te kokvilnas dziju, kas ir tāda maigi rozā, tad tāds maigi bald gan rozā tonis sanāka. Arī skaista zeķīte. Tā, tās bija visas no forzas. Tālāk šīs strīpainītes. Tātad es adīju jau ne no forzas, bet šīs zeķes ir adītas no Drops Fabel savienojumā ar kokvilnu. Tātad šeit 50 grami bija ficītē, un šis palika man pāri. Šeit nācās mazliet patīt, lai abām zeķēm tātad veidotos vienādi šīs te sekcijas, tāpēc 2 tādi mazi kamolīši palika pāri. Arī ļoti skaisti izskatās šis te gaišais ar šo te tumšākas krāsas zeķu dziju. Tā ir Drops Fabel. Un pēdējās zeķes rozā krāsā, tās jau es adīju no dzijas Alizē Superwash Artisana savienojumā ar šo te kokvilnu, un tāds maigi rozā melanžēts buklē izveidojās. Nu, piekritīsiet, ja, ka šādu te adījumu var adīt arī džemperu vai jaku, un izskatīsies ļoti labi šī te dzija. Jā, nepārstāju slavēt šo te kokvilnas buklē dziju. Visticamāk, ka, jā, pirku es starp citu Lietuvas internetu veiklā Vilrita. Visticamāk, ka šādu te dziju sūtīšu vēl, ja viņiem būs, un kaut kur pie kādas jakas vai džempera pietinot klāt varētu izadīties interesants modelis. Tā, ko vēl gribēju pateikt par šīm te zeķu dzijām, jā? Tātad šī te rozā zeķes ir radītas no Alizē Artisana, un metrāža šeit ir šī te klasiskā 100 gramos 420 metri, un forza šie te zeķu pāri arī metrāža 100 gramos ir 420 metri, taču zeķes man beigās sanāca, neskatoties uz to, ka es adīju vienādus valdziņu skaitu uzmetu, šīs te rozīgās zeķes no Alizē dzijas man beigās sanāca apmēram, nu, var teikt, 1 izmēru mazākas. Nu, šeit var redzēt, no forzas ir nedaudz garākas un arī nedaudz platākas, lai gan dzijas metrāža ir vienāda, tomēr katram ražotājam laikam tomēr, nu, atšķirās šīs te dzijas, jo pat paskatoties tā tuvāk, var redzēt, ka rozā krāsa, ja, Alizē ir smalkāka nekā baltā forza. Forza ir tāda pufīgāka vairāka. Un līdz ar to izveidojās no vienādu valdziņu skaita adot, jā, 2 dažādi izmēra zeķes. Jā, šī te Alizē, vismaz rozā krāsa ir tāda smalkāka nekā pārējā forza man. Es nezinu, kā ir citās krāsas, neesmu vēl adījusi no citas krāsas dzijām Alizē savienojumā ar šo te kokvilnas buklē. Varbūt, ka tikai rozā krāsa ir tāda smalkāka, bet, nu, jā, manā gadījumā sanāca tā. 2 dažādi ražotāji, vienāda metrāža dzijām, bet izmērs sanāk pavisam savādāki. Pie kam, piemēram, šī te Drops Fabel dzija, šeit 50 gramos bija 205 metri, tātad 100 gramos sanāk 410. Lai gan arī tad sanāk ar forzu dažādi metrāži, turpretī tās zeķes pēc izmēra sanāk vienādas, pilnīgi ne ar ko neatšķīrās, neskatoties uz to, ka šeit metrāža ir savādāka.
Vēl gribēju pateikt par zeķu svaru. Tātad viens zeķu pāris, šis te 39,40 svars ir apmēram 47 grami. Nu, nopļosim uz 50, jā. Nu, tad es tā paskaitīju, cik tad gramus dzijas vajaga šo te zeķu dziju, ja mēs no foras sadām, apmēram kādi 48, es atvainojos, 38 grami šī te zeķu dzija vajadzīga un apmēram kādi 12 grami šī te buklē dzija. Nu, tātad no 100 gramiem zeķu dzijas stabili var nodīt 2 pārus 39,40 un vēl nedaudz paliks pāri. Tur jau varēšu jau no šādiem dziju atlikumiem kādu izzeķi nodīt, kurai purngals, piemēram, citā krāsā vai papēdis. Tā kā, jā, šādas izzeķis turpināšu adīt arī citās krāsās vēl jāizada šīs, kas ir, un tad jau varēšu pirkt atkal zeķu dziju. Ļoti gribu uzadīt šādas izzeķis gaiši zilā krāsā. Nu, patiesībā arī, protams, tumšās krāsās var radīt, bet tad man droši vien būs, kā jau teicu, jānopērk vēl šī te buklē dzija, ja tumšas krāsas dzijas adīt, tad lai pārāk, kā saka, nav šis te melanžētais efekts neatšķirās tā tik krasi, nav redzams. Nu jā, tādus zeķu pārīšus nodiju, un tālāk savā video parādīšu, kādas zeķes esmu sākus adīt jau maijā. Un tagad parādīšu vienu jaunu zeķu pāri, kur esmu sākus adīt. Ja aprīļa mēnesī adīju tikai šīs te izzeķes, tad maijs man ir iesācies ar tādām kārtīgām, biezām, liela izmēra zeķēm. 1. maijā sāku adīt zeķes no mūsu pašu Klipen Saule, tātad šāds te spoļu dzijas atlikums, un savienojumā ar šo te Alizē Superwash zeķu dziju. Nu, var teikt, ka šīs zeķes ir adītas no dziju atlikumiem, jo bija tādi 2 mazi kamoliņi Alizē dzijas, kurus esmu jau izadījusi, un tālāk turpināšu adīt ar vēl šādu dziju raibu, tikai jau savādāks tonis. Šī arī ir Alizē dzija. Šeit ir vairāk tāds tumšs pelēks ar melnu. Šajā iepriekšējā dziju atlikumā bija vairāk tāds pelēcīgs, zilgan pelēcīgs. Nu jā, gribu izadīt arī šo zeķu dziju, jā, un ja nu pietrūks abām zeķēm, tad purngals būs no šādas pelēkas krāsas zeķu dzija. Šo te pelēko krāsu tātad es adīju jau abām zeķēm valnīts tika nodīts, šī te pelēkā krāsa ar Klipen Sauli un papēžu daļa tika nodīta. Nu, ja pietrūks šīs te raibās dzijas, tad arī zeķēm purngals tiks nodīts savienojumā abas šīs te dzijas. Kā jau teicu, šeit izadīju 2 dziju atlikums, 2 tādi kamoliņi bija, vienlaicīgi ādu abas zeķes, un tālāk turpināšu adīt ar šo te citas krāsas raibo dziju. Nu jā, šīs zeķes būs tādas raibaļas, bet es jau iepriekšējos video stāstīju, ka esmu sākus veidot zeķu kolekciju ar nosaukumu Vecmāmiņas zeķes, kur tieši izaduši dziju atlikumus, veidojās tādas raibas zeķes, tieši tā kā agrāk mana vecmāma adīja. Nu, un iespējams, ka šīs zeķes arī būs pie šīs te kolekcijas Vecmāmiņas zeķes. Tātad šī te Klipen Saules dzija, šī ir dzija vēl no pagājušā gada man. Un šeit noteikti vēl 2 zeķu pāri sanāks savienojumā ar klasisko zeķu dziju. Tātad nākošo zeķu pāri sadīšu šo te pelēko savienojumā ar šo te Klipen Sauli, un tad arī vēl tur paliks pāri. Un tad noteikti izadīšu arī šādu dziju atlikumu. Tā kā šeit vēl vienas vecmāmiņas zeķes droši vien man būs manā vecmāmiņas zeķu kolekcijā. Jā, tātad šī ir vēl pagājušā gada zeķu dzija man, ko es pirku, un vēl no pagājušā gada man ir brūnā krāsa, Jārna Art Forza un Klipen Saule. Šeit arī viens stabils zeķu pāris paliek, un tad nedaudz vēl tāds dziju atlikums. Un tad jau būšu izadījusi pagājušā gada zeķu dzijas krājums. Tad man paliek dzija, kas jau ir šogad 25. gadā
gadā pirkta. Zeķis es turpināšu adīt arī maija mēnesī un visos pārējos mēnešos, bet maijā tagad es sākšu adīt savu vasaras džemperi, par kuru es jau ieminējos iepriekšējos video. Toreiz gan teicu, kamēr nepabeigšu pilnībā adīt savu adīto jaku, tikmēr džemperi nesākšu adīt. Jaka ir pabeigta un tagad ar tīru sirdsapziņu var ķerties klāt sava džempera adīšanai. Tāds šodien bija mans stāsts par zeķiem, par jaku un nedaudz par džemperi, un tiekamies jau kādu citu reizi.